Filmējam jaunu video, Katrīnas. Jā, stūk dzimdi. Čau visiem! Tātad šodienas video es esmu kopā ar savu māsu Annu un savu brāli Albertu. Un mēs filmēsim, manuprāt, diezgan interesantu video. Un šis būs tāds, kā teikt, izaicinājums, kurš man pazīst labāk. Es esmu sagatavojusi, laikam, 18 jautājumus. Es nezinu, vai es viņus visus jautāšu. Bet viņiem abiem, pagaidiet, viņiem abiem būs klādes, šāds tā lapas, lūdzu. Un es uzdošu jautājumu, un viņiem būs jāuzraksta atbildes šo jautājumu, un tad viņi rādīs, un tad mēs redzēsim, kurš mani pazīst labāk. Mēs izdomājam, lai būtu interesantāk, un lai Albertam būtu lielāka motivācija spēlēt, zaudētājiem būs sods. Mēs vēl precīzi neizdomājam, kāds sods, bet man kaut kā vēl kāds olas sitiens pa galvu, jēlas olas. Nu, redzēsim, izdomās. Labi, gatavi? Jā. Kustiņa, gultiņā. Tātad pirmais jautājums. Kāda ir mana mīļākā krāsa? Rozā un rozā. Jē, malači! Šis bija vieglākais jautājums. Katram viens punkts. Otrais jautājums. Kāds ir mans pizzerijas pasūtījums? Vienmēr, tieši kā es saku vienmēr pizzerijā. Siera pizza ar ananasiem? Nu, tas ir tas. Ai, visgājas. Viņa prasīja, kā viņu pasūta. Viņa vienmēr saka, siera ar ananasiem. Labi, es domāju, ka es viņus abiem došu punktu šitajā. Jo var teikt, tas ir tas pats, bet tas nav precīzi vārds vārdā. Labi. Tātad, tagad ir 2-2, vai ne? Labi. Trešais jautājums. Kuras dienas ir manas suņa vešanas dienas? Ak, Dievs, es nekad nezinu, kad jūs ar Albertu. Šāds ir mans dienas jau kaut kādus 4 gadus vismaz stabili. Gustiņš šogad tieši atnāca. Jā, bet visām pareizajām. Gustiņ mieras, kas viņš dara? Gustiņ! Es rakstīju otrdien, trešdien pa dienu un sestdiena rīts un arī diena, jo tā kā mēs... Jā. Otrdien, trešdien, sestdien. Un atkal abiem diviem ir pareizi un katram pa 3 punktiem. Malacīši, pagaidām jums ļoti labi iet. Jā. Pa 3 katram, jā. Es domāju, plus. Kādu vārdu mamma man būtu devusi, kad es piedzimu, ja viņa tādu būtu zinājusi tajā laikā? Albert, mēģini turēties uz mammas vārdu gaumas, ja? Es nezinu, vienu. Ir Albert? Jā, 2. Es ceru, ka viens būs. Ananas un Anna. Malacīts, ļoti gudrs bērniņš. Es rakstīju Lauru un Karolīnu. Ak, Dievs! Karolīnu. Mamma teica, ka viņam būs sauks par Karolīnu. Un Anna izvirzās vadībā. Tā, labi. Labāk, tu pietuvojies to olas sitienam pa galvu. Kāda ir mana pirmā Instagram bilde? Tu Kas man nezināji, un Es paskatīji. varu pateikt priekšā, tas ir manā istabā. Anna? Tu pie sienas. Tas sūds pie gultas. Ļoti izsņojuši atbildi. Man pirmā bilde Instagramā bija, es nopirku to jauno pelēko jaku, tā kas tev tagad ir, un es viņu pakarināju uz savam žalozijām, un tur bija Ziemassvētku gaismiņas. Šajā gainā punkts nav nevienam, tātad paliek 4-3. Kādu vārdu es vairākus gadus lūdzos, lai man ļauj pievienot pasē, kā man otro vārdu? Tev viņš bija draugos. Man viņš nebija draugs, bet viņš ir bijis O, tu portālos. divus vispār domāji? Nu, es tikai vienu tā rītīgi tiešām gribēju. Labi, es apvilkšu to rīktīgo. Anna? Līze un Alberts, man liekas, pas. Tur bija Līze vai Lēlā. Līne, es neatceru. Līne? Es Ieskaitīsim. teicu, ja viņi ieliks, tas viņi sauc pas Līzi. 5-4? Jep, jā. 5-4. Malacīši, ļoti labi. Pagaidām jums iet tā. Jā. Nākamais jautājums. Kāda ir mana sapņu mašīna? Albert, tu zini? Labi, pietiks ar firmu. Mašīnas firmu. Audi. Audi? Bendis. Nē. Es savu rakstīju to Range Rover, nezinu. Nē. Mercedes smelts zemes. Es nezinu, kā viņi sauc. Zini? Jā, laikam. Palūk. Tā, labi, nevienam. Porziņiem līdzīgs. Nē, viņiem man liekas savādāks. Tā kā... Labi, vienalga, nekas. Jā. Uzrakstiet manus top 3 sporta veidus. Tā kā nevis pa ko fanot, bet ko man pašai darīt. Ak, 3? Jā, 3. Es zinu tikai 2. Nesties, Anna, viņa. Nē, es jau esmu pabeigusi. Tā. Jūs esat Albert tagad tikai. Galda tenis, ritenis. Nosauc, kas sporta veidu ritenis. Riteņu braukšana. Un slidošana. Slilošana.
Labi, ieskaitīsim, tas ir viss pareizi. Anna. Man ir galda tenis, slidošana. Un gan jau ir riteņbraukšana un arī man ir peldēšana. Galda tenis, slidošana, riteņbraukšana. Peldēšana. Nekad nav bijusi mans sporta veids. Gan jau ir. Nē. Bet Anna reāli Alberts uzrakstīja 3 pareizes un tu uzrakstīji 1 nepareizi. Man jāizskaita Albertam. Tāpēc es ieskaitīšu Albertam, ja tie bija tieši tie 3, ko es domāju. Tā. 5-5. Kurā klasē vai cik man bija gadi, kad es kļuvu par veģetārieti? 4. klase. Es rakstīju 6. What? Tieši pa vidu. 5. klase. 5. klases Ziemassvētkos. Nevienam no punktu šajā jautājumā. Paliek 5-5. Nākamais jautājums. Kāda ir mana mīļākā kūka? Anna? Siera kūka. Albert? Siera. Ko es zināju? Es tiešām domāju, ka jūs nezināsiet. Es īstenībā domāju, ka Alberts rakstīs kaut cielu. Es domāju, ka viņš rakstīs. 6-6? Jā. 6-6. Kas notika vienīgajā reizē, kad mani aizvedu uz slimnīcu? Tā ir vienīgā reize. Kad es esmu bijusi slimnīcā. Patīk tā skaņa, ka jūs drukājat. Albert? Salauzi kāju. Man liekas, nav neko salauzi. Tieši kad es salauzu kaut ko? Tā, kad nebija piedzimis gan jau. Es rakstīju uzskritis skapis virsū. Tev kaut kādā valstā uzskritis skapis virsū. Man Ungārijā uzskritis skapis virsū, man visa seja bija zila. Bet, diemžēl, nevienam ne otram nav pareizi. Vienīgā reize, kas bija slimnīcā, bija kaut kāda nometne, un mēs zīmējām uz sienas, un uz mājas sienas. Un es cēlos augšā un pāršķēlu pieri uz palodzes. Un tā man šo. Kaut kur man ir rēta. Redzi, kaut kur ir. Te kaut kur, vai te? Šito jūs nezināsiet. Cik man bija sekotāji, kad es uztaisīju savu pirmo meetupu? Es rakstīju 500. Albert? Kur followeri? Instagram, YouTube'ā. 10 000. Viņai tagad vispār ir 10 000. Viņai 14. Tad Alberts uzrakstīja 10 000, man uzrakstīja 500. Tagad es uztaisīju pirmo meetupu, man bija 400 abonētāji. 400. Jūs spējat domāties, kādā sakarā es taisīju meetupu. Tā, dodam Annai punktu par to, ka viņa bija tuvāk vai nevienam. Mēs tikko veicām par to, kur viņa Anna. Labi. Tātad punkts Annai 7-6. Kāda ir mana mīļākā suņu šķirne? Franču buldogs. Kaut viens cilvēks pasaulē var salasīt šo rakstu? Mans kolēģi. Kas tur rakstīts? Franču buldogs. Franču buldogs? Franču buldogs. 8-7. Kurā līmenī es esmu savā mīļākajā spēlītē? Bet Fins. Tas, kurš tuvāk būs, ne? Tas dabūs atkal. Es saku 200. Es saku 402. Viņa, man liekas, nesen bija jaukas. Ne? Jūs esat normāli, es esmu 618. Man liekas, ka nesen jaukas apšķitā kaut kādā 400. 618. Piedodiet, nē, šajā es jums nedošu punktus. Jūs pat 100 un nezinājāt. Par 200. es biju, protams, nezinu. Nākamais jautājums. Kāda ir mana mīļākā Disney filma? Varbūt, es nezinu. Tā, pagad Disney? Disney. Disney Channel zelta ir mīļāņu. Es rakstīju Beauty and the Beast. Albert? Mickey Mouse. Kāds vēl Mickey Mouse? Es nezinu. Un punkts, protams, Keita Annai. Beauty and the Beast ir mana mīļākā Disney filma. Nekas tādu zinās. 9-7. Un mēs runājam pie pēdējo jautājuma. Un tas ir, cik gados es pirmo reizi lidoju vienu pat lidmašīnā ar pavadoni? Kas ir pavadonis? Tā kā tāds cilvēks, kurš, ja tev nav vecāk, tā kā lidmašīnā, kurš tev visu laiku staigā līdzi? Es minu, jo man nav ko zaudēt, Albert. 1 un 3. 13. Es nezinu. Tas ir pirmais skaits, ko es iedomājos, un 100% viņš paskatījās manā lapā, kamēr es Nu, labi, es nezinu 100%, bet man liekas 9 vai 10. Es ceru, ka jūs rakstīsiet 9 vai 10. Tā, cik ir rezultāts? 9-7. 9-7? 10-7. Nē, īstenībā es lapojos ar Albertu. Es tiešām domāju, ka viņiem būs dot mazāk punkti. Un tas bija arī viss šim video. Es tiešām ļoti ceru, ka jums patika. Un jūs varat uzzināt kaut ko jaunu par mani. Un mēs ar Annu tikko izdomājam, ja šim video būs 1000 laiki, tad mēs nofilmēsim dviņu izaicinājumu. Tas ir, jūs droši vien zināt, tas ir tā, ka es pārtaisu savu māsu vai savu labāko draudzeni par sevi. Tā kā, ja jūs to gribat, tad spiediet laiku. Un tagad mēs iesim izpildīt zaudētājiem sodu. Tā! Čau! Esi gatavs?
Viņš guļ vannā. Vienu tu, jā? Zem dvieļa. Vai es abas varu sist? Sit abas. 3, 2, 1. Ārprāts, nabadzīgs. Nemet tikai, Albert.